Sveiki, mēs braucam tagad elektromobilī 100 km/h. Jūs varat pateikt par šo automobīlu. Labs ieguldījums. Ja vajag pārvietoties ne vairāk kā 100 km dienā. Varbūt arī var, bet tad jāuzlādē pa dienu. Rāda visu, kas notiekās ar patēriņiem, ar ātrumiem. Mūzika ir daudz ekstras, kā jūs redzat, priekšējās logu un pakaļā logu apsildes, klimatronika, CD atskaņotājs. Tāds līčus tāds. Kā redzat, šeit ir patēriņu mērītājs. Apakšējā zaļais nozīmē, ka viņš tā kā uzlādē, tas atlaižot gāzi, viņš tā kā bremzē tagad. Var redzēt, cik kilometru var vēl nobraukt, cik patērē. Zilais speedometrā ir ekonomiskais režīms. Mēs tagad nebraucam. Ir pogas tāds, kurus var pauslēgt Eco Plus, automātiskā ātrumā. B nozīmē ar bremzēšanu ģeneratoru. Ir cruise kontrole, pat aizmērējis parkošanas sensors vēl. Tā kā ir lietiņas tai mašīna interesants. Runājot par ātrumu, jūšanu diezgan komfortabli jūtos 100 km/h braucot. Tas ir laikam Latvijā maksimālais atļaušanas braukšanas ātrums. Viņam ir 15 colu lietie diski ar aerodinamisku tādu tā kā dizainu, kurš vēja pretestību ļoti maz ņem. Un šaurs riepas, es nemaldos, 165. Tur vēlāk var paskatīties. Līdz ar to tā mašīna diezgan raita iet.